Dažādi filozofi visas vēstures garumā ir mēģinājuši vislabāk izteikt šo patiesību, šo lielo noslēpumu cilvēcei. Un pati labākā metafora, kas mums ir kaut kas, ko sauc par Platona alas alegoriju. Platona ala. Un tas mums palīdz saprast, kas mēs esam, no kurienes mēs nākam un kurp mēs ejam. Tā ir metafora, tā ir alegorija, kas palīdz saprast, ko nozīmē būt cilvēkam, cilvēka stāvokli. Platons saka šādi: iedomājieties, ka ir šie ieslodzītie. Viņi visi ir piesieti, pieķēdēti pie zemes. Tavs kakls ir pieķēdēts, tavas rokas ir pieķēdētas. Tu nevari pakustināt galvu, tu nevari piecelties. Un ko tu dari? Tu skaties uz sienu. Labi, šī ir siena. Un aiz sienas, aiz jums, ir liels ugunskurs. Un aiz šī ugunskura ir cilvēki. Mēs patiesībā nezinām, kas tie tādi ir. Bet viņi paceļ šīs figūras, un tā viņi projicē ēnas uz sienas. Un tā kā mēs, ieslodzītie, nevaram redzēt visu realitāti, mēs ticam, ka pati siena ir realitāte. Piemēram, tas ir kā filmas. Mēs skatāmies filmas un domājam, ka tā ir realitāte. Tad jautājums ir, kāpēc šie cilvēki pieliek pūles, lai mūs maldinātu, ticēt, ka šī siena, šīs filmas ir īstas? Un atbilde ir, tāpēc, ka viņi grib mūs paverdzināt. Verdzība. Ok, bet tad tu saki, labi, bet verdzība nozīmē, ka es paņemu ieroci un saku, ja tu nedarīsi, ko es saku, es tevi nogalināšu. Bet tā nav verdzība. Ja visums ir apzināts, mūsu enerģija nāk no mūsu uzmanības. Uzmanība ir enerģija. Tātad viņi grib mūsu enerģiju. Tā ir īstā bagātība. Ja viņi spēj fokusēt mūsu enerģiju, notvert iztēli, viņi var veidot realitāti tā, kā viņi to vēlas. Jo realitāte ir tāda, kādu mēs to iedomājamies. Iztēle ir visuma animējošais spēks. Tātad, ja viņi spēj fokusēt mūsu uzmanību mūsu vietā, viņi var radīt savu realitāti. Tagad mēs saprotam, kāpēc mēs skatāmies filmas. Tagad mēs saprotam, kāpēc mums ir internets. Tagad mēs saprotam, kāpēc skola grib, lai jūs mīlētu mākslīgo intelektu. Jo tas ir, lai jūs paverdzinātu. Visa cilvēces vēsture ir par paverdzināšanu. Tas ir tas, ko sauc par progresu. Tu domā, ak, Dievs, tagad es varu skatīties filmas. Ak, Dievs, man tagad ir sociālajie mēdīji. Es varu sazināties ar jebkuru. Ak, Dievs, man ir ChatGPT. Tas var man pastāstīt patiesību par pasauli. Nē, visas šīs lietas ir radītas, lai paverdzinātu tavu prātu, jo tev ir piekļuve Dievam. Un tāpēc viņi cenšas tevi apmānīt. Ticēt, ka šī realitāte ir īstā realitāte, jo tiklīdz tu tam noticēsi, šī realitāte kļūst par vienīgo realitāti.